Pilnīgi negaidot šeit īsi pirms starta esmu saticis kādu debitantu šī gada Rīga-Valmiera skrējienā. Kā jūs sauc un ko jūs šeit darāt? Ieva Cepliša. Es intervēju skrējējus parasti un darbojos finiša zonā, bet šoreiz paintervēju un tagad pati došos 107 km garajā skrējiensoļojumā. Tas nozīmē, ka ultru skriešana ir lipīga. Tu tik daudz esi skatījusies uz cilvēkiem, kas skrien Rīga-Valmiera, ka pati nolēma, ka beidzot tas ir jādara. Tieši tā, Rīga-Valmiera vispār ir ļoti lipīga un redz arī tu pats esmu jau 2. gadu šeit, šajā pirms starta burziņā. Saki, ko tu pati sev novēlētu turpmākajām 12, 13, 14, 15, 16 stundām? Kāds ir tavs novēlējums, kāda ir ceļa vārdi tev pašai? Ultramaratoni nekad nav par komfortu, bet es vienmēr saku par to, ka ir jāatrod pēc iespējas ērtāks diskomforts. Tā kā es ceru, ka es atradīšu to, un es ceru, ka es tiešām varēšu arī izbaudīt šo skrējienu, jo tas ir mans galvenais mērķis. Ne uz nekādiem rekordiem, ne kādam kaut ko pierādīt. Es tiešām gribu paskatīties, kā tad ir būt skrējēju lomā. Bet kliņķis ir plānā? Protams. Paldies! Vēlam veiksmi!